Sveiki, latviešu tauta, īpaši ticīgie cilvēki. Šodien mēs dzīvojam tādā ļoti neparastā laikā, redzam Dieva pravietiskos piepildījumus par laika noslēgumu. Un es gribēju nolasīt 3 pāns no 2. psalma. Kāpēc trokšņo tauts un ļaudis tukšu melž? Zemes ķēniņi ceļas un valdnieki apvienojas pret to kungu un viņu svaidīto. Sarausim viņu varžu un metīsim prom viņu saistekļus. Kas ir šie saistekļi, kurus viņi grib pāraut un atmest? Tie ir Dieva baušļi, ko Dievs ir devis visiem cilvēkiem, ja cilvēki tā dzīvotu, lai varētu baudīt Dieva svētību. Bet šodien mums zemē Latvijā valdnieki grib pieņemt likumus, kas ir pretrunā Dieva bauslībai. Šī Stambulas konvencija, burtiskas izārta ģimenes institūcija, partnerattiecības, kuru viņi ievieš, slēgti, kur ir iesaistīts arī viendzimumu laulības, jau ies tālāku soli uz priekšu. Tāpēc šis laiks ir mums ticīgiem nākt Dievu vaigu priekšā un zemoties. Apostoļu darbos Dievs ir pateicis to, ka Dievs katrai tautai ir nolicis laikus un robežas, kurā mēs dzīvojam, lai mēs meklētu Dievu, lai mēs viņu varētu atrast. Un Dievam man ļoti dārgs ir dārgi tas, ka cilvēks sauc un meklē viņu, kas žēlojas par grēku, kas notiek valstī. Un tāpēc šis laiks ir, ka mēs redzam, ka burtiski tiek uzspiesti negatīvs Sodomas un Gomoras grēki. Tas laiks ir, lai mēs zemotos Dievu priekšā. Tāpēc 11. novembrī, tas tā ir sestdiena, 12. Rūpniecības ielā Bauskā mēs pulcēsimies ar lūgšanu un gavēni. Un tu arī vari pievienoties, ja tu vari klātienē atbraukt, mēs ļoti priecāsimies. Bet, ja tu nevari atbraukt, tu vari pievienoties arī attālināt caur internetu un būt kopā šajā gavēnī. Šodienas tehnoloģijas mums ļauj šo iespēju, ka mēs varam tiešām vienoties vienas prāts. Tur nav ne konfesijas, bet tur ir Dieva bērni, kas sauc un gavē, sauc uz Dievu. Un es zinu, ka Dievam tas ļoti dārgs. Tāpēc aicinu, ja tev ir iespēja izraut šo laiku, lai zemotos Dievu priekšā, nāc un lūgsim Dievu, jo mums šī zeme ir dārga.